Pagājusī nedēļa ekonomikā iezīmējās ar atskaitēm par krīzes sekām un to novēršanu. Lietišķās dienas top 3 trešajā vietā – finanšu krīzes gads. Lehman Brothers bankrots padziļināja jau sākušos pasaules ekonomisko krīzi. Latvija no šīs finansu krīzes ir cietusi ļoti. Pamatā varbūt šis efekts ir bijis netieši caur to, ka būtiski ir mainījusies attieksme uzticības ziņā. Tā teikt, attieksme starptautiskos tirgos gan noguldītājiem, gan banķieriem savā starpā, gan starp aizdevējiem, aizņēmējiem. Ja, tas viennozīmīgi atstāja iespaidu netiešā veidā gan uz Latvijas banku sistēmu, gan arī uz mums kā valsti, ja, skatoties no starptautisko aizdevēju perspektīvas. Finanses sistēma, protams, sāk atlapt, ja, tā teikt, ja mēs skatāmies no procentu likuma viedokļa, ja, kas ir tā teikt, jo šīs procentu likums ir zemāks, jo tas vairāk veicina ekonomikas attīstību. Ja, šīs likums ir ļoti zemes, ja, bet ir otra sliktā lieta, ja, kur ir izraisījis šis neusticības kredīts. Ja. Tad ir likviditātes trūkums izteikts. Ja. Un šajā gadījumā, neskatoties uz lēto naudu, faktiski iespējams aizņemties nav. Lai tiktu galā ar šo te, kā te angliski saka, mesi, ja, kas ir izveidojies, ja, es domāju, gads vai divi varētu būt pa mazu. Viss būtiskākais ir šis uzticības kredīts. Ja. Viņu atjaunot ir ļoti grūti. Un, tā teikt, ja reiz tu esi kādu pievīlis, ja, tad faktiski pārliecināt viņu otrais ir ļoti grūti. Un šajā gadījumā Lehman Brothers ir izteikts piemērs. Ja. Mēs viņu varētu vilkt paralēlus ar Latvijas Pareksu. Ja, tā teikt. Tās būtu sekas, ja valsts nebūtu Pareksa glābus. Otrajā vietā jaunākie dati, kas liecina. Pamazām tiekam pāri senai Latvijas ekonomikas problēmai. Proti darba spēks kļuvis ražīgāks. Pirmajā vietā lietišķās dienas top 3 valdības rezumējums par paveikto būtiskās jomās, tā skaitā ekonomikā. Tas ir izdarīts, bet vēl daudz kas priekšā. Otrām kārtām valdība 451 miljonu vietā nākamā gada budžetu spēja apcirpt tikai par 275 miljoniem. Valdībai par darbu pašreizējā momentā varētu likt 5-10 balvu sistēmā. Un galvenais iemesls ir tas, ka vairāki pasākumi, vairāki likumprojekti, vairāk normatīvi akti, kuri būtu jau sen bijuši jāpieņem, ir, tiek muļļāti jau gadiem ilgi. Viens no uzskatāmiem piemēriem ir, Nacionālais frekvenču plāns. Pozitīvi atzīstams ir tas, ka ir pieņemts vienkāršots dažas procedūras, maksātnespējas likums ir procesā, kredīta garantijas, eksporta garantijas. Tas viss, protams, ir labi, bet ar to vien ir par maz, jo situācija ir tāda, ka lēmumi ir jāpieņem ļoti ātri, bet tajā pat laikā ļoti izsvērti un prognozējot iespējamās sekas. Šobrīd notiek lēni un bieži vien bez iespējamo seku prognozēšanas. Ir ievērojami jāvienkāršo nodokļu administrēšana un ir jāpaplašina nodokļu maksātāju bāzi tā, lai šī pelēkā ekonomikas forma maksimāli tiktu samazināta. Otra lieta, kas ir problemātiska valstī, uzņēmēji cenšas izvairīties no nodokļu maksāšanas tādu diezgan iracionālu apstākļu dēļ, ka tiek uzskatīts, ka nav vērts maksāt nodokļus, jo šī valdība tāpat nespēj šo samaksāto naudu racionāli apsaimniekot. Lietišķās dienas top 3 turpmāk katru pirmdienu. Marta Rībele, Artis Baņģieris, Diena TV.